Dārgie skolotāji, kā jūs varbūt jau zināt,
šodien biju pārunās pie kultūras ministras kundas, un man izdevās sarunāt mums nedaudz finansējuma. Un es jau aprunājos ar dažiem skolotājiem, un mēs izlēmām, ka labākais veids, kā iztērēt šo naudiņu, būtu sarīkot tādas īstas atvadu svinības mūsu mīļajiem 3. kursam. Un tāpēc es gribētu atklāt šo pasākumu un teikt, dzīvosim zaļi! Paldies mūsu direktoram, lūdzu skaļas ovācijas. Tagad arī mēs varam sākt mūsu ceļojumu Dzīvosim zaļi. Es esmu izdomājusi, ka sākumā mēs nedosimies pārāk tālu, bet gan pat uz botānisko dārzu. Vai jūs zināt, kas es esmu mīļais 3. kurs? Es jautāju 3. kursu. Pārība. Es jau zināju, ka jūs nezināsiet tieši tā. Bet vai jūs zinājāt, ka botāniskajā dārzā tagad ir arī taureņu māja? Es zināju, ka arī to jūs nezināsiet. Tieši tāpēc es esmu palūgusi saviem mīļākajiem un skaistākajiem taurentiņiem atnākt man šodien atnākt un jums parādīt, kas tad īsti notiek tajā botāniskajā dārzā. Lūdzu, taurentiņus uz skatuves. Un tā kā es ar savu taureņu komiteju, mēs esam nolēmuši, ka mēs šo iespēju ekskluzīvo apmeklēt šo balli dosim arī 3 burvīgām 3. kursa meitenēm. Ar skaļiem aplausiem aicināsim Alīnu, Beatrisi un Diānu. Mēs jums arī dosim mazus rekvizītus, lai jūs vairāk ierastos tēlā. Jums nav dižas izvēles, jums būs tas jādara. Tāpēc es lūgšu saviem mazajiem tauretiņiem vēlreiz atkārtot kustības un mūziku. Jūs iegaumējat, lūdzu iegaumējat gan kustības, gan vārdus. Paldies mazajiem taurentiņiem. Es ceru, ka jūs iegaumējat gan kustības, gan vārdus, un tāpēc lūdzu jums uzstāst 3. kursa meitene. Apsēsties savās vietās. Tikai redzības atpūties.
Visiem interesē noslēpuma pasaule, kurā mājo dažādas būtnes, mošķi, radījumi, visādi citādi zvēri. Mēs par kultūras ministrijas naudu vēlamies jūs aizvest ekskursijā uz kādu tālāku vietu, uz Cēsīm, uz viduslaiku pili. Sauc baziliks. Un 3 burvīgām dāmām būs iespēja ierasties šajā pilī, tieši viņa midzenī. Lūdzu uz skatuves Olgu, Andīnu un Asnāti. Lūdzu, nekautrēties, nāciet tuvāk, nāciet šeit, lai jūs varat redzēt. Pirmo jautājumu baziliks uzdos Olgai. Olga, vai tu vari pateikt, kurā pusē krūzītei ir osiņa? Kas ir kur? Es atkārtošu jautājumu. Kurā pusē krūzītei ir osiņa? Kas ir osiņa? Bet atbild nav precīzi, varbūt kāda no meitenēm zina pareizo atbildi. Kā to varētu citādāk definēt? Jā, pilnīgi pareizi, Andīna, tas izcili. Otro jautājumu baziliks uzdos Asnātei. Asnāt, vai tu lūdzu vari pateikt, ar ko beidzas sesija un sākas atvaļinājums? Vēl atbildēt. Ar ko beidzas sesija un sākas atvaļinājums? Jā. Meitenes, ja būtu varat palīdzēt. Tiešām nezināt, ar ko beidzas sesija un sākas atvaļinājums. Tiešām. Ar ko beidzas sesija? Jā, pilnīgi pareizi. Andīna, lūdzu atbild uz pēdējo jautājumu. Baziliks man tā saka. Latvijā ir tāda skola, mūzikas vidusskola, kur māca topošos profesionālos mūziķus. Vai tu lūdzu vari nosaukt skolu un kuru jubileju tā šogad svinēja? Jā, pilnīgi pareizi. Bazilika, vai ne? Jā. Paldies, mīļajā meitenē, es izturēšu bezvaldību. Lūdzu, sēžat, sēdieties. Mēs joprojām atrodamies pilī. Un kā jūs visi zinat, pilīs dzīvo ne tikai prinči un princeses,
bet pilīs arī spokojas. Arī mūsu pilī dzīvo spoks. Mūsu spociņam vēl daudz jāmācās. Viņam tuvojas eksāmeni, un viņam ir nepieciešama palīdzība, lai sagatavotos eksāmeniem. Lūksim uz skatuves eksāmena likšanas profesorus Robertu, Kārli, Aleksandru un Mārtiņu. Pirmais eksāmens, ko spociņam jākārto, ir lidošana. Robert, varbūt tu vari iemācīt spociņam lidot. Rādi visu, ko tu māki, lai spociņš varētu iemācīties lidot. Sākumā parādi, un tad spociņš mācīsies. Spociņam vēl daudz jāmācas. Nākamais priekšmets, kurā spociņam jāliek eksāmens, ir šķaudīšana. Tas ir spociņa mīļākais priekšmets. Kārli, iemāci spociņam šķaudīt. Parādi visus savus talantus. Es neesmu šķaudījis ilgi, bet nolabūtā. Es nevaru. Vēl viens priekšmets, kurā spociņam jākārto eksāmens, ir krāpšana. Aleksandra, iemāci spociņam krāpt. Sagatavojies. Skaļāk. Virtuozāk. Spociņ, tu vari labāk. Spociņa mīļākais priekšmets ir čīkstēšana. Māti, iemāci spociņam čīkstēt. Kāpēc? Tiešām? Labāk. Nu, so pačīkstēji. Pačīkst vēl. Spociņ, tas ir tavs mīļākais priekšmets. Galvenais eksāmens, ko spociņam jānoliek, ir baidīšana, jo, ja viņš šo eksāmenu nevarēs nokārtot, tad viņš nevarēs kļūt par īstu spoku un baidīt citus cilvēkus. Vai jūs visi kopā varat iemācīt spociņu baidīt? Visi kopā nobiedējiet spociņu.
Ārlis, ko jūs izdarījāt? Jūs tā novedājāt pociņu, viņš nevarēs nolikt eksāmenus šogad. Cerams, ka tas pats nenotiks ar jums šogad. Lai jums veicas eksāmenās. Nākamā pieturvieta būs tepat mūsu Rīgas cirkā. Šajā cirkā atrodas īpaši apmācīts zirgs. Sagaidām ar aplausiem! Šis ļoti īpašais zirgs reaģē un dara īstus brīnumus, ka tam dzied visiem tik ļoti labi zināmo dziesmiņu Tūdelim tagadim. Es palūkšu savu mīļoto 2. kursu palīdzēt dziedāt man šo dziesmiņu un arī visus citus zālē, īpaši mūsu mīļoto 3. kursu. Un visi kopā dziedāsim un skatīsimies, ko šis zirgs dara. 3, 4. Tūdelim tagadim pastāvnieki danco. Tūdelim tagadim pastāvnieki danco. Cits ar zeķiem, cits ar kurpēm, cits ar basām kājām. Cits ar kurpēm, cits ar zeķiem, cits ar basām kājām. Un tagad īpaša privilēģija iejusties šī zirga ādā būs arī 2 no jums. Lūdzam Artūru un Reini uz skatu. Vai jūs atceraties kustības? Un tad dariet kopā ar maniem. Tūdelim tagadim pastāvnieki izteiksmīgāk kājas un tāds lietas, kā papēžus kopā Reini. Jā, pagad, stop. Ko jūs dziedat? Stop. Viņi nedzird pareizi. Papēžu kopā un tad pastāvnieki danco. Izcili. Un tad ir pēdējums. Cits ar... pagadiet ceļuši. Tad pastāvnieki danco. Un tad ir cits ar kurpēm, cits ar zeķiem, cits ar basām kājām. Ja? Un atkal cits ar kurpēm, cits ar zeķiem, cits ar basām kājām. Ļoti labi. Tā, Reini. Nē, Artur, tu būsi galva. Tā. Tu uzliec rokas uz Reini viduklīšu. Jā, jūti. Artur, piedalīt. Tā, noliec galvu uz priekšu. Izjūti, tev šeit ir aste. Šeit, ja? Tur, kur tev zipats, tur ir arī aste. Gal zemāk. Jā. Tātad, atkal viss kopā šoreiz drosmīgāk. Dziedam viss kopā. 3, 4. Tūdelim tagadim pastāv. Ja dzīvāk iesaisties, jā. Tūdelim tagadim pastāv. Cits ar kurpēm, cits ar zeķiem, cits ar basām kājām. Cits ar kurpēm, cits ar zeķiem,
septembri, kad jums katram pie rokas bija tāds mazs knevelītis. Tagad jau viņi ir nedaudz paaugušies, un mēs viņus lūdzam uz skatuves. Lācis medu meklēt gāja, aizmirsa pat, kur tā māja. Treškursnieki visu zin, viņi zin un nevis min. Lai it viss, kas vajadzīgs, top šai kuģī salasīts. Augstu buru pacels tas, grūtais liksies, sīks un mazs. Visām vētrām pretī stāsies zināšanas, prasmes, veiksme, tādēļ visi kopā teiksim veiksmi eksāmenos! Un šīs flotiles flagmaņu kuģi vadīs kapteine Māra. Sveicam treškursniekus!
pēc iespējas ātrāk izaugt liels. Ik viens lielais vēlas būt maziņš. Arī mēs, 2. kurs, vēlamies būt nedaudz mazi. Tāpēc mēs dosimies lāču medībās. Ejam lāču medībās! Ejam lāču medībās! Noķersim to lielāko! Noķersim to lielāko! Nevajag tas nemaz! Kas par jauku dienu? Kas par jauku dienu? Kas tas? Zāle! Zāle! Nevar apkārt apvietai! Nevar apkārt apvietai! Nevar pāri pārkārtai! Nevar pāri pārkārtai! Būs jāiet cauri! Būs jāiet cauri! Ejam lāču medībās! Ejam lāču medībās! Noķersim to lielāko! Noķersim to lielāko! Nelaidos nemaz! Kas par jauku dienu? Kas par jauku dienu? Kas tas? Dubļi! Nevar apkārt apvietiem! Nevar apkārt apvietiem! Nevar pāri pārkārtiem! Nevar pāri pārkārtiem! Būs jāiet cauri! Būs jāiet cauri! Ejam lāču medībās! Noķersim to lielāko! Noķersim to lielāko! Nevaidos nemaz! Nevaidos nemaz! Kas par jauku dienu? Kas par jauku dienu? Kas tas? Ala! Ala! Nevar apkārt apvietai! Nevar apkārt apvietai! Nevar pāri pārkārtai! Nevar pāri pārkārtai! Būs jāiet cauri! Būs jāiet cauri! Ejam lāču medībās! Ejam lāču medībās! Noķersim to lielāko! Noķersim to lielāko! Nevaidos nemaz! Nevaidos nemaz! Kas par jauku dienu? Kas par jauku dienu? Kas tas? 3. kurs. 3. kurs. Meklēju pirkstiņu. Meklēju pirkstiņu. Stiprināru. Stiprināru. Nāciet ar mums. Atstājiet kuģiešus turpat. Mārā.